Šeit bija tā ēka, kur Ludzā tika atverta pirmā grāmatnīca 883. gadā un 884. gadā pirmā publiskā biblioteka. To atvēra Haims Sujers. Viņš no sākuma sāka tirgot tās grāmatiņas, bet tad redzēja, ka cilvēki ne visi var nopirkt. Ir daļa, kura gribētu vienkārši paņemt, palasīt, un viņš izdomāja, ka viņš atvers bibliotēku. Tur bija nedaudz grāmatas, bet tā bija diezgan populāra. Un 38. gada laikā, protams, ka bija liels ugunsgrēks, un tā ēka nodega. Šī nav tā vēsturiskā ēka, tā uzcelta no jauna. Un tā bibliotekas laika gaitā bija vairākas, jo bija biedrību bibliotekas, skolu bibliotekas. Un, kā liecina vēsturiski fakti, 30. gados ļoti populāra bija atturības biedrības biblioteka. Tur bija grāmatiņas un bija arī muzikālais skapis, kur atveda no Sanktpēterburgas, un tā bija bezmaksas. Un, protams, ka cilvēkiem patika tā atrakcija, tas skaidrs, ja kaut kas bija jauns tajos laikos.